Siguldas novada Kārklos atklāja jaunu sociālā atbalsta centru Cerību māju. Tajā sniegs diennakts palīdzību jaunajām ģimenēm ar garīgās attīstības traucējumiem bērnu kopšanā, kā arī praktiskus padomus sadzīves prasmju apgūšanā. Zemi, dzīvojamo māju un saimniecības ēkas uz 10 gadiem lietošanā saņēmusi biedrība Cerību Spārni. Saimniecību biedrība saņēma kā ziedojumu no Helēnas Bārkeres, kas Latvijā nodzīvojusi vairākus gadus. Helēna Bārkere skaidro, ka ziedot saimniecību labdarībai nolemts pateicībā par Latvijā pavadīto laiku. Viens no maniem draugiem ieteica saimniecību ziedot, un man ideja iepatikās. Es domāju, ka šis ir labākais veids, kā izmantot īpašumu, daudziem cilvēkiem sniedzot nepieciešamo palīdzību. Ir vairākas ģimenes ar zemām prasmēm bērnu aprūpē, skaidro biedrības Cerību Spārni vadītāja Eva Viļķina. Vecāki, kas saņēmuši krīzes centra atzinumu par sociālo rehabilitāciju, šeit apgūs arī iemaņas ģimenes budžeta plānošanā, dzīvesvietas meklēšanā un drošas vides veidošanā. Atbalsta centra teritorija ir 3 hektārus liela, kur praktiskās iemaņas jaunie vecāki apgūs arī zemes apsaimniekošanā. Savu darbu arī ikdienā jau strādājot ar jauniešiem, pieaugušiem ar invaliditāti, mēs vēršam uz nodarbinātību, to, lai cilvēks iemācās pēc iespējas patstāvīgāk dzīvot ikdienā. Tas pats ir arī ar mamām, lai mēs iemācam tās lietas, kas ikdienā ir nepieciešamas. Un tāpēc ir ļoti labi, ka šeit ir arī zeme 3 hektāri, kurā mēs varam strādāt. Mēs varam izaudzēt paši savā siltumnīcā tomātu, gurķi, iekonservēt viņus ziemai un saprast, ka mēs ziemā arī varam gūt labumu no tā, ko mēs vasarā izdaram. Siguldas novada sociālā dienesta vadītāja Kristīna Freiberga skaidro, ka ir grūti prognozēt atbalsta pieprasījumu, jo situācija nemitīgi mainās. Šobrīd sociālais dienests strādā ar 3 ģimenēm, kurām būs nepieciešams šāds pakalpojums. Arī gadījumos, kad bāriņtiesa nolēma atšķirt bērnu no vecākiem, viņi paliks kopā sociālo darbinieku uzraudzībā. Bieži vien tajā situācijā tiek arī iesaistījušās bāriņtiesas. Bāriņtiesam ir kaut kā signāls, ka netiek galā ar vecāku saviem pienākumiem, bērni tiek apdraudēti, un mēs varam izvērtēt. Bāriņtiesai teikt, ka prasmes iemaņas ir izveidotas, nostiprinātas, dot kā atzinumu un dot ziņu, kad bērni vai nu netiek atņemti, vai arī, ja tā situācija bieži, ka bērni tiek izņemti uz ģimenes kādu brīdi, viņi arī šeit ir sociāla darbinieku redzeslokā, piemēram, bērnamā vai auģģimenē. Pats svarīgākais, ka tiek ģimenē dota tā kā iespēja platforma atspērties un uzstākt patstāvīgu dzīvi. Un tad, kad radās šis piedāvājums par māju, tas bija pirmais, ko mēs iedomājāmies, ka vajag šādu centru, kas ir mamām ar zemām prasmēm, kā arī mamām, kas ir pēc krīzes centriem, pēc krīzes situācijām. Viņi vēlās mainīt savu dzīvi, kad ir vajadzīgs šis atbalsta punkts, atbalsta centrs, kurā viņi var uzturēties kādu laiku, kamēr atrod darbu, sakārto visas tās formalitātes, kas ir bērniem nepieciešamas, bērndārzs, skolas. Papildus sociālās rehabilitācijas atbalstam centrā būs iespēja saņemt atelpas brīžu pakalpojumu cilvēkiem, kuru aprūpē ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti.